Liels dienas rīts starp olīvu kokiem. Lūk, te nakšņojām mēs. 16 kilometri šodien jānočāpā. Tāds ceļš, tāds mežains. Pagaidām viegli izējams, atšķirībā no tiem kalnainajiem. Te mūs brīdina, ka pūdu laikā nedrīkst šeit doties. Bet mēs iesim, redzēsim. Te ir, cerams, ka te nebūs viss aplūdis. Sakojam Svaiku upei, kura ir izžuvusi. Labi vien, ka tā ir. Tomēr nekādi plūdi šeit nav šodien. Bet mēs nesen redzējām vienu kara lidmašīnu, kas mums pateicās garām tādu troksni. Augsts bija jāizspērš ciet. Vispār pēc laiks izskatījās. Košas pļavas viņā ir. Tur visur tā apkārt ir. Kur nav koki, tur ir tik koši. Beidzot valde sācis jūsmot no puķītēm. Aha. Pirmajā dienā šo galīgi nedarīju. Es tur tikai, cik skaisti, cik skaisti! Vispār mums uz takas ļoti daudz tādu izšaudu te patronu. Mētājs pilns ar medniekiem. Cerams, ka tie mednieki medīs vērus. Meža cūkas, jā. Tas esot te daudz. Iespaidīgi tur saziedējuši, daudz viņas ir. Bites vien zum. Tik nereāls skats. Viss tik košs apkārt. Pat baidos kādai bitei uzkāpt visu. Jāšķērso. Tātad tās cirzekļas ir uz soļa lēts pa labi un pa kreisi. Un nokritušās lapas to tik vien dara, kā čab un čab. Un tur aiziet viņš, gāzes mednieks, grabēdams, lejot čalu upīte, un tur būšas mednieks. Šitā mēs entās reizes šitai upītei turpu, šurpu, turpu, šurpu. Mēs sasnieguši civilizāciju. Beidzot no tās upes ārā. Apskatīties, kas vapsterās ciemā. Tas dīvains nosaukums, jā. Mūsu grāmatā rakstīts, ka tur nekas tāds īpašs nav. Viss ir izmirs, bet mēs ar Google kartē atradām. Goldsteina Village, tā mums bija rakstīts. Tur pat ir restorāns un 2 naktsmītnes. Kurā viena maksā 90 eiro pa istabī. Ļoti Goldsteina Village. Otrai mēs aizrakstījām, bet vēl neatbild mums. Redzēs. Esam Vimbaku augšā. Tiešām viss ir ciet. Sazvanījām vienu naktsmāju.
nedaudz pārmaksājam. Bet, nu, vismaz būsim siltumā un dušā tiksim. Tā jau tas skaisti. Žēl, ka tas restorāns ciet. Tā mēs te varētu sēdēt un baudīt. Esam nokļuvuši savā šodienas nakts mītnē. Tas ir tāds jauks viesu namiņš. Un vispār jaukākā vieta šeit ir. Šeit augšā. Jo šeit ir terase. Tad mēs iebaudīsim snekus un tādu skatu uz ciematu.